Manās rokās, ja pareizāk sakot, uz rokas ir jaunais Huawei Watch 5. Es to esmu panēsājis pāris nedēļas, lai saprastu, vai jaunās lietiņas tajā ir foršas vai tikai tāds acu apmāns, kā arī cenšoties saprast, vai ir kas cits mainījies tīri no parasta pircēja perspektīvas. Es biju diezgan pārsteigts papētot, ka Huawei jau 10 gadus veido vietpulksteņus, un pirmais, kuru es apskatīju par savu naudiņu pirktu, bija Huawei Watch 2. Precīzāk, tas bija trešais mans video vispār kanālā. Bet par tēmu. Watch 5 ir īstenībā virkne lietu, kuras nav mainījušās. Tas vēl projām ir dārgākajā versijā ar titāna rāmi, safīra stiklu, lētākajā ar nerūsējošo tēraudu, un ir arī modeļi ar metālu, kuru izmantojot arī Rolexos. To neteicu es, to teica Huawei, un manus testu ir atsūtīts šis te zilganais. Kopumā segments vispār, sāksim tā, iedalās šādi. Dārgākais ir viss titāna, arī siksniņa 650 eiro. Tad pa 550 eiro ir zilganais ar ādas, bet man āda šķita tāda pati siksniņa kā zilajam, ķipa fluoroelastomēra. Lētākā ir melnā versija 450 eiro, un tas ir 46 mm jeb lielajiem pulksteņiem. Mazie jeb 42 mm ir smilšu zeltīts pa 650 un bēžs ar fluoroelastomēra siksniņu pa 550. Šie divi ir ar to Rolex izmantoto tēraudu, un tad ir divi ar atkal fluoroelastomēra siksniņām pa 450 eiro. Itin brangs metiens. Starp citu, tas, ko es pamanīju, bija, ka visi ir vairāk vai mazāk uniseks gan dizainā, gan krāsās. Žēl, jo man patika, ka Huawei palielam bija vienīgais, kurš agrāk lika ļoti lielu uzsvaru uz keramiskiem zeltītiem un tā, vienmēr sakot, sievišķīgajiem pulksteņiem. Bet jāizceļ, ka šim es atļaušos vienkāršībai šo saukt par zilo, ir arī bijis īstenībā īpašs process, kurā mēģināt tā kā oksidācijas laikā piekoriģēt gan krāsu, gan sasaisti pie šī titāna korpusa materiāla tai krāsai. Tiesa, tad ir arī jāmin, ka arī zeltītais ir bijis apstrādāts ar to pašu krāsu savienošanas tehnoloģiju, lai tā zeltītā it kā, laikam sapratu, ilgāk paliek zeltīta. Un tas viss kopā, ja visi šie te pulksteņi kopā kārtējo reizi liek nobālēt konkurentu divtoņu piedāvājumiem. Ja man ir ātrumā jānosauc kāds nopietnais konkurents ar vairāk kā, 3-4 krāsu variācijām vienas sērijas produktos, laikam, ka Garmin sanāk ir vienīgie, kur tā ātrumā nāk prātā. Droši komentāros var ierakstīt vēl kādus ražotājus. Lai vai kā, uzbūve šoreiz ir mazāk interesanta, jo Huawei ir virkne lietu, kuras ir jāpiemina, ko pamanīju. Pirmkārt, vēlos sākt ar bateriju jeb to režīmiem. Kas ir interesanti, ka baterijas režīmā ar baterijas darbības laiku līdz 5 dienām pa labi ir interesantas kartītes, jeb skati, kuros ir informācija. Tā kā tādiem blokiem sadalīta, bet pārslēdzot baterijas taupīšanas režīmā, kurš tad līdz apmēram pusotrai nedēļai, vismaz par šiem testiem vairāk man kā šos abus režīmus nomērīt nesanāca, apmēram. Un tad tās kartītes pamainās vizuāli un pulkstenis principā pārvēršās par Watch GT5. Un tā pārslēgšanās īstenībā šo režīmu ir apmēram 2 sekundes, un atpakaļ pagaidām īstenībā man vismaz vēl personīgi niķojās, jo iespējams, ka bija pirms izlaišanas softa versija, bet arī kaut kādas 2 sekundes, kas strādāja. Un kas ir lieliski, jo mana pieredze iepriekš bija tāda, ka kaut kādas stabili 10 sekundes ir jāgaida, kamēr to aizslēdzās uz to ultra bateriju režīmu, un tad atpakaļ, un tad vēl uz normālo slēdzoties bija laikam jāgaida, ka restartēsies pulkstenis. Lūk, tas ir progress funkcionalitātei un lietotāju pieredzes uzlabošanas pasākumos. Tālāk, jauna lieta ir X-Touch sensors pulksteņa sānā. Tikai atgādināšu, ka iepriekš Huawei bija itin elegants risinājums ar sensoru iebūvētu pašā apakšējā pogā. Tagad tas ir pārvirzīts uz sānu pa vidu. Domāju, ka tāpēc, ka tas mēra arī piespiešanas stiprumu SPO2 mērīšanas laikā, un tad tas indikators, kurš tur malā parādās, to piespiešanās stiprumu arī parāda, un šim sensoram esot pogā varētu gadīties droši vien, ka tu vienkārši netīšām nospiedi pogu un čuši un sāc no jauna to mērījumu. Tā ka jā, es saprotu teorētiski, vai es spēju izskaidrot šādu soli, un es redzu, kāpēc šāds sensors būtu precīzāks un kāpēc Huawei var lepoties, ka ir arī Eiropas atzinums kā derīga mērierīce. Un šis te Health Glance, kas te ir arī iekšā būtībā, ir 8 vienā mērījumi. 8 divos, jo ir 2 reizes kaut kas jādara, bet iegūsti vismaz kaut kādu kopējo indikātoru par savu kopējo stāvokli savam ķermenim vai galvenajiem atslēgas parametriem, ko tad parasti mēra arī jebkurš vietpulkstenis.
Kopumā no ikdienas lietošanas skatu punkta raugoties, var teikt, ka pulksteņa kopējā saskarne un plūdenums ir uzlabojušies, un to varēja arī just pie Watch GT5, ka ir tā diezgan patīkami navigēt un pulksteni lietot. Jā, jāmin, ka pulkstenim vēl joprojām ir ierobežojumi uz dažām lietām, kā piemēram attēlošana vai pareizāk neattēlošana saņemtajos paziņojumos. Piemēram, tur saņemtajos WhatsAppos vai SMS ziņās, vai piemēram kādas citas lietotnes. Manā gadījumā, kā vienu no piemēriem, varētu minēt attēlu no video novērošanas kameras. Ir arī jāmin, ka norēķināties ar šobrīd populārajiem veidiem kā Apple Pay vai Google Pay nevarēs. Tiesa, to nevar arī, piemēram, Garmin, kuriem ir jāizmanto savs Garmin Pay. Vēl joprojām ir zināmi izaicinājumi ar iPhone'iem, ja vēlies, piemēram, atbildēt uz ziņām. Android lietotāji vispār nekādu problēmu. Atnāca ziņa, tur, piemēram, WhatsAppā atbildēja, un jā, pulksteni joprojām var savienot ar visu ražotāju telefoniem. Vajag tikai Huawei Health lietotni. Tā man gan ir konkrēti personīgi beta versija, bet turpina piedāvāt itin daudz un kas man ļoti patīk. Lai arī lietotne piedāvā arī abonēšanas plānus, kas ir vairāki domāti tur dažādām paplašinātākām funkcionalitātēm. Pamata lietas tāpat ir, un es teiktu, ka manā skatījumā krietni vairāk kā piedāvā konkurenti. Tīri skatoties uz tādu kopējo ainu kā sakošana diētai, tievēršanas režīmi, treniņu izstrāde, dažādu veselības stāvokļa rādītāju apkopošana un tā tālāk. Tā ka šajos aspektos ir dažiem labiem konkurentiem, ko padomāt un pamācīties. Man gan arī te ir komentārs, ko es vēlētos, lai Huawei kādreiz apdomā, pamatīgāk. Integrācija ar trešo pušu lietotnēm, īpaši ar dažādiem, piemēram, svariem un tā. Jā, ir savienojums ar Strava, jā, ir Health Sync, un šis, starp citu, ir teju visiem ražotājiem klupšanas akmens, ir jāatrod veids, kā labāk savstarpēji apmainīties ar datiem. Manā gadījumā man tie visi bija savienoti nērti. Dienas beigās, vai šis ir nepirkt, apdomāt, shortlistēt, jeb pirkt pasākums? Es teiktu, ka no divām pusēm apskatāms. Ja tev jau ir kāds vecāks Huawei vietpulkstenis, tad droši vien ir jāapdomā, vai tiešām ir jāskrien pēc jaunā. Bet, ja vēlies iegādāties jaunu un tev no svara ir baterijas darbības laiks, uzbūves kvalitāte, tu lietosi to vairākus gadus un vēlēsies visplašāko dažādu mērījumu un informācijas apjomu vienā ierīcē, tad šie viegpulksteņi ir stabils pirkt. Redzi, Apple, piemēram, tirgo savu Watch 10 Titanium par kosmisku cenu. 46 mm titāna pulkstenis par gandrīz 1000, tas nav nopietni. Tikām šāds te maksā uz pusi mazāk. Tā ka ir par ko padomāt. Kā, piemēram, noskatoties kādu citu konzumeru apskatu un tiekoties jau kādā no nākamajiem video. Atā!